tad jau mēs sāksim. Mūsu tēma būs par to, kā dzīvot savā patiesībā, un man liekas, ka mūsu dzīves izvēles un vispār tas, kāpēc mēs vispār virzamies, ir par to savu patiesību. Tāpēc prieks, ka mēs kopā varam apvienot mūsu domu graudus un padalīties ar šo tēmu. Varbūt var iesākt ar sevi pastāstīt, kāpēc šī tēma tev ir aktuāla, ar ko tu vispār nodarbojies? Jā, tad neliela iepazīšanās. Mani sauc Laura, tiem, kas varbūt mani redz pirmo reizi. Un es esmu pašizaugsmes coach un neformālās izglītības apmācību vadītāja. Strādāju gan ar jauniešiem, gan ar pieaugušajiem. Un gan darbs ar viņiem, gan darbs, ko es veicu pati ar sevi, man ļoti bieži vienmēr saistās ar autentiskumu. Un par autentiskumu tieši tādā ziņā, kā tad izpausties droši šajā pasaulē, kā izpausties nebaidoties no nosodījuma, no atraidījuma un sekot tam savam sirds ceļam. Un tas ir tas, ko es daru un praktizēju savā dzīvē. Tas ir tas, ar ko es dalos un ko es mācu un vēlos iedvesmot varbūt arī citus. Aizvien vairāk sekot savam sirds ceļam un darīt to drosmīgi. Paldies. Kamēr mēs te arī iepazīstam vienu otru, droši, ja kāds šeit pievienojies, uzrakstiet arī, kāpēc jums šī tēma ir aktuāla, kāpēc autentiskums. Nu, tad arī pastāstīšu par sevi. Mani sauc Samanta, kuri nezinu no Lauras sekotājiem. Kad man prasa, ko es īsti daru, es vēl joprojām nevaru bieži to ietērpt vārdos, jo ir ļoti daudz projekti, pie kuriem esmu pieslēgusies, kurus es taisu, un ilgu laiku sevī to nosodīju, ka jāizvēlas kaut kas viens, nevar šur un tur, bet pēdējā laikā es nonāku pie atziņas, ka tas priekš manis ir autentiski darīt vairākas lietas vienlaicīgi. Es pat atcerējos, ka visu bērnību es mācījos lidot un slēpot, un gāju floristikā un dejošanā, un peldēšanā, tā kā visu laiku, un man tas ir tas, kas mani iededzina iekšēji. Un tāpat arī ir tagad viena lieta, ko es daru, es organizēju pašizaugsmes un garīgos pasākumus, tā skaitā brančus. Otrā lieta, ko es nesāku, esmu kļuvusi par bačatas pasniedzēju, kur aktīvi attīstos. Trešā lieta ir, es palīdzu cilvēkiem atvērt viņu autentiskumu caur video, un arī augt caur savu autentiskumu, tā kā mazāk caur trendiem, vairāk caur tavu personību. Un paralēli vēl dalos ar savu dzīves redzējumu YouTube un intervēju man iedvesmojušus cilvēkus. Un tas viss izrādās ir patiesībā zem viena kopsaucēja, kas ir iet savu autentisko ceļu un izpausties savā patiesībā, vai tā ir dejošana, vai tie ir pasākumi, kur savadu cilvēkus kopā un viņi spoguļo viens otru, un tā viņi palīdz saprast daudz ko par sevi. Tas viss ir par vienu un to pašu, un tālāk mēs vairāk pastāstīsim par mūsu dzīves pieredzēm, kāpēc vairāk tas autentiskums, bet jā, tas tā īsumā. Man liekas, ka tas galvenais, vismaz manā dzīvē, kāpēc es vēlos ar to dalīties, ir tas, ka tad, kad es sāku dzīvot aizvien vairāk tādā patiesībā pret sevi un saskaņā pret sevi un izpausties tā, kā man patiesi gribās, es sajūtu pavisam citu dzīves garšu. Tā dzīve sāka kļūt daudz sulīgāka, daudz garšīgāka, daudz piepildošāka un tāda vienkārši. Tāda, ka tev gribās katru dienu viņu dzīvot. Jā, tas ir tā kā, ka tu tiešām jūti, ka tu dzīvo, nevis tu kaut ko partnē, kaut ko dari, tu pat nezinu ko, bet tu jūti, celtīt, darīt, un ka tu bišķiņ to pamēģini diezgan attiesties kādā citā realitātē, kur tu gāji pēc kaut kāda plāna. Ne sava plāna. Sabiedrībā vēl projām diezgan slikti, tie dzīves ceļi, kas mums ir jāiet, un nevienmēr viņi ir slikti, vienkārši mēs nevaram visi dzīvot pēc viena šablona. Tas jā.
Tātad, tie, kas atnāca šurp, ko jūs varat varbūt sagaidīt no šīs sarunas, mēs mēģināsim tā kodolīgi un praktiski, bet mūsu mērķis ir caur mūsu stāstiem un caur mūsu jau tiešām pieredzi, nevis vienkārši teorētiskām zināšanām izvilkt to tās mūsu veidus, kā mēs varam justies droši savā patiesībā. Un no tās drošības veidojas autentiskums, jo tu pieņem savu tādu ievainojumu arī daļu. Un kad tev ir tas iekšējais balsts iekšā, tu jūties droši izpausties pasaulē brīvi, dabiski, un tā arī veidojas tava harizma. Jā. Un Lauriņa, varbūt tu vari pastāstīt par mūsu arī dāvanu tiem, kuri paliks līdz galam. Jā, paliekot līdz beigām, mēs ar Samantu izveidojām tādu nelielu, bet ļoti vērtīgu PDF materiālu. Darba lapas, kurās ir iekļauti daži lieliski un spēcīgi jautājumi un dažas arī norādes no mums, kas palīdzēs savukārt jums, pildot secīgi šos te jautājumus, aizvien vairāk ieskatīties sevī dziļāk, saprast, kas tad varbūt ir vai nav tā mana autentiskā vēstīja un kas es vēlos, lai viņa ir. Un tāpat tur būs arī tādi daži tips and tricks, kā ikdienā aizvien vairāk kultivēt un stiprināt šo te savu pārliecību un būt un justies droši izpausties, tā kā to arī vēlies. Superīgi. Un laiva beigās mēs tad pateiksim tādu secret koda vārdiņu, kuru mums atrakstot man vai Samantai direct message'os, tad mēs arī nosūtīsim šo te dāvaniņu. Jā, fantastiski. Bet, domāju, mēs varam sākt ar to, ka vispār saprast nozīmē autentiskums, jo es sajūtu pēc saviem sekotājiem, ka es zinu, ka daudziem šī tēma ir aktuāla, bet daudzi varbūt neizprot to vārdu autentiskumu. Patiesībā tas ir aktuāli. Kas priekš tevis tas nozīmē? Priekš manis autentiskums, ja ļoti, ļoti īsi, tad tas ir droši būt sev, droši izpausties un paļauties, ka lai vai arī kas, es vienmēr pats sev būšu. Un kas svarīgākais, jebkurā situācijā, ir tas, ka es palieku patiesa pret sevi. Jā. Ja man tas ir jāizskaidro bišķiņ dziļāk, tad es teiktu tā, ka bieži vien mēs dzīvē vēlamies izpausties. Mēs gribam realizēt kaut kādus savus talantus, vai prasmes, vai idejas, vai vēl kaut ko. Bet mums trūks šī kaut kāda pārliecība par sevi, un tad mēs tā kā varbūt cenšamies atrast kaut kādus paraugus, piemērus, vēl kaut ko, no kuriem mēs varētu kopēt kaut kādas idejas, jo viņi taču jau ir kaut ko pierādījuši, un tātad tas strādā. Bet tajā brīdī, kad mēs to sākam darīt, mēs sākam just šo te sajūtu, ka mēs tā kā neesam īsti, ka mēs neesam tā kā patiesi. Un pat ja reizēm kaut kādas idejas vai rīki vai kaut kas vēl sakrīt, mēs jūtam to iekšējo tādu tā kā, nemiera sajūtu, ka šitā neesmu es, tā neesmu es. Un tad ir tas laiks, ka mēs gribam kļūt autentiski, mēs gribam darīt no sirds, mēs gribam darīt no tā sava redzējuma. Bet tik daudz ir tās bailes, ir bailes pazaudēt cilvēkus mums apkārt. Liekas, ja mēs būsim tādi, kādi mēs vēlamies, varbūt bieži vien tas ir par to, ka ne tā, kā sabiedrībā ir ierasts, vai tas ir stāsts par to, kādam ir jābūt tev kā profesijas pārstāvim. Jā, piemēram, man kā kočam ir ļoti daudz stereotipu par to, kādam kočam ir jābūt. Jāsteigā visu laiku uzvalkā un jābūt tādam business lady stilā un nopietnam un pašam dzīvē vismaz vai nevar kļūdīties un tā tālāk. Un, bet tad tu vienā brīdī saproti, ka tā nav tava patiesība un ka jebkurā profesijā tu vari izpausties tā, kā vēlies tu un iedot to savu odziņu, to savu enerģiju. Un tas ir tas stāsts, kad mēs sākam droši justies,
vai mēģinam droši justies, sevi izpaust. Tas ir process, reizēm tas nav tā, ka mēs izdomājam, ka tagad es būšu autentisks un viss, jo mēs saskaramies ar šo te nosodījumu kaut kur varbūt, ar kaut kādu atraidījumu. Internetā tas bieži vien notiek tā, ka mums sāk atsakot cilvēki vai kaut kas tāds. Un te ir tā, kā man justies droši, ka lai arī es izpaužot sevi tāds, kāds es esmu, es tāpat varu būt veiksmīgs, es tāpat varu būt pieprasīts kā profesionāls. Un galvenais, ka es pats varu būt laimīgs ar to piepildījumu, kas man ir sevī. Jā. Kas tev, Samanta, ir autentiskums? Jā, ja man jānodefinē, priekš manis tas ir atteikt maskām, ko tu esi nesājis, tur labā meitene vai tur, nezinu, cilvēks, kas izmanto ekonomiku un tad līdz mūža beigām tā kā strādās ekonomikā, tā kā maskām, jeb arī tādu sociālu statusa, jeb citu ekspektācijām, ka tev tas viss jānoliek malā, un bieži vien tas ir grūtākais pieklusināt visu to troksni, kas ir apkārt, jo tas nav vienkārši troksnis, tur ir kaut kāds arī ļoti tuvu cilvēku ekspektācijas, kuras salauzīsies, kas bieži vien izveidos konfliktus, kas var sāsināt attiecības, un mums cilvēkiem vissāpīgākais ir, kad bojājas attiecības, un tāpēc ļoti bieži mēs nevaram pieņemt to soli, ka bezbailīgi būt mēs paši, jo tas ir tas pirmais, ka tev ir jābūt iekšēji tik stipram, lai pateikt, nē, es jūtu, ka šobrīd man ir jāatrod sevi un man ir jāpasaka nē citiem. Tad, kad tu atsakies no citu maskām, tu sāc iet tādu self-exploration ceļu, ka tu sāc pētīt sevi, kas tad es esmu, ja es esmu tur studenti, ja es neesmu veiksmīga vadītāja, ja es neesmu tur meita, kas vispār es esmu pēc būtības. Tur jau sākas daudzas, nāk klāt bieži kādas tehnikas, pašrefleksija, sevis novērošana, būšana vienam. Tad tu nonāc pie kaut kā, kas liekas, ka ir patiesība. Priekš manis tas kaut kas liekas, kas ir patiesība, patiesībā nāk no sirds. Tas ir, kā mums nonākusi, ka pārsvarā visas tās mākslas, kas mums ir iestāstījuši, mūsu prātīgi iestāstījusi. Un tās prāta domas riktīgi aizmigoja tas, kas bija mūsu sirdī visu to laiku. No visām tām pārliecībām, maskām, tu beidzot vari nonākt pie tā kodola, pie savas sirds. Un sirds nekad nemelo. Grūti izstāstīt, kādas ir tās sajūtas, jo kamēr tu nesajūtīsi, tu īsti nevari. Bet tā sajūta ir, ka tu esi nonācis kaut kur ļoti dziļi, un tu zini, ka tā ir patiesība. Un lai arī kāds kaut ko teikt, tu nepiekritīs citiem, ja viņi ir pret to, jo tu zini, ka tā ir tava patiesība. Jā, tad tā iekšējā balstiņa, kuru tu beidzot spēj saklausīt. Jā. Tas ir ļoti maģisks moments, novēlu visiem nonākt līdz šim, ka tu tiešām ieklausies sevī. Un tad ir nākamais izaicinājums. Tu ieklausies sevī, bet kā noturēt to sirdsbalsi, atgriežoties atkal reālajā pasaulē, kur tev ir atkal jākontaktējas ar visiem cilvēkiem, un ka tev ir jāsāk praktiski lēmumi, jo viens ir, es sajūtu savu autentisko, otrs ir tā kā pierādīt to ar darbībām, jo kamēr tu kaut ko neizdari, nemaini savā dzīvē ar darbībām, tu nedzīvosi savu autentisko dzīvi, tu tā kā, forši tev bijis pieskāriens autentiskumam, bet ja tu neko nemaini, tu paliec tur, kur tu biji. Tā kā tā es redzu. Kā principā tāds 3 soļu process man te izveidojās. Tas ir process, tas ir, un bieži vien dzīvē iemet kaut kādos apstākļos vai situācijās, vai tas, ko tu arī teici, komunikācija ar cilvēkiem, kas, tiksim, tā pārbauda un pat nedaudz testē, vai tu paliksi patiesi pret sevi. Un šis var būt
izaicinoši, bet tad, kad tev ir rīki, tad, kad tev ir prasmes, tad, kad tu esi šo sajūtu tiešām jau sajutis, es teiktu, ka tev nekas vairs nestājas pretī, lai tu nespētu atgriezties pie šīs sajūtas. Un tas ir tas, ko mēs šodien arī gribam nodot arī jums. Šo te gan nelielo dāvaniņu, kurā ir daži tādi praktiski rīki, kurus jūs varat izmantot, gan arī vien padaloties ar mūsu stāstiem un pieredzi. Jo es patiesībā to, ko esmu novērojusi gan darbā ar saviem klientiem, gan braucot uz dažādiem starptautiskiem projektiem, ka lai kur mēs arī būtu pasaulē, mēs straglojam, mēs saskaramies ar vienām un tām pašām problēmām, ar vienām ar tām pašām domām un šaubām. Un, jā, tad, kad tev ir rīki, tad, kad tev ir zināšanas, tu jebkurā brīdī vari sevi atbalstīt un atgriezties pie sevis un pie savas patiesības. Pat no viszemākajām vietām. Un to es zinu pēc savas pieredzes, kā vēl nekad. Jā, Varbūt tev ir kāds notikums, ko tu varētu padalīties, kas izvilka no tevis to autentiskumu caur viņu, tu tā kā varbūt tas bija kaut kas grūts vai kaut kas, ka tu beigās nonāci, jā, tajā savā autentiskākā vērtē. Tie bija dažādi notikumi, katrs no viņiem, teiksim tā, pavēra kaut kādu vienu šķautni. No tādām ikdienišķākajām lietām tā ir dejošana priekš manis. Dejošana, kur es esmu sapratusi, cik brīvi es varu izpauties dejā. Un ja, piemēram, ejot uz deju treniņiem, kas ir heels dejas, es varu izpaust šo te savu seksualitāti, šo te savu iekšējo tādu draivu un kaisli un darīt to tā kā bez nosodījuma, droši. Tur es varu izpaust šo te savu daļu. Un man nenormāli patīk šī mana daļa. Un tas ir tā. Un tā pašā laikā dejošana, kad es dejoju pavisam brīvi, tas man atkal palīdz apzināties to, cik daudzpusīga es esmu, cik daudz man ir dažādu emociju, dažādu pieredžu, un ka caur ķermeni es varu jebkuru no viņām izdejot. Un pēdējā laikā tas, ko es daru, es eju viena pati un dejoju sabiedrībā. Un dejoju sabiedrībā ar to nolūku, lai iedvesmotu arī citus no sava piemēra. Un otra lieta, lai vēl vairāk stiprinātu sevī šo te drošību. Kad pat tad, kad es izpaušos pilnīgi kā es to vēlos, ir droši man sevi šādi izpaust. Un tas savukārt nenormāli arī uzlādē tādu pārliecību pašam par sevi, aizvien vairāk drosmīgāk būt, runāt, izpausties, radīt, realizēt savas idejas un vienkārši dodies uz priekšu dzīvē. Superīgi. Es tiešām, kad dzirdēju, ka tu parkā dejo brīvi, es pilnīgi biju pārsteigta. Es vienkārši to nepraktizēju, es domāju, wow, tik krūti, ka tu jūties tik brīvi tajā un tu jau esi tik komfortabli ar to, ka tu pat stāstīji. Tev jau bija tāds, jā, tā ir tāda casual lieta, ko es daru. Tagad tas tā jau ir. Pirmās reizes tas bija nedaudz tā nērti. Jo, ja kāds iet garām Ziedoņdārzam vai Grīziņkalna parkam un redz tur meiteni bieži vien plandošās drēbēs vārtoties pa zemi vai vēl kaut ko, tad visdrīzāk tā esmu es. Bet pēc tam es sapratu to, ka tas patiesums, ka man ir svarīgi šajā brīdī izpausties, man ir svarīgi šajā brīdī brīvi dejot tiešām, jo tas ir viens no veidiem, kā es pati sevi atbalstu arī caur kaut kādiem emocionāliem pārdzīvojumiem, caur ķermeni, caur deju, un saprast to, ka tas ir ok. Jo tas ir arī tāds no sabiedrības nācis stereotips vai spiediens, ka mēs esam diezgan nospiesti šajā te kustību brīvībā. Mēs tiekam nosodīti par to, ka mēs vēlamies varbūt kustēties, un tā kā ir tikai, ja cilvēks skrien pa parku, tas ir ok. Bet ja cilvēks tur, nezinu, dejos vai vārtīsies pa zemi, tāpēc, ka viņš dejoja, tad tas nebūs tā kā ok. Bet tā lieta, ko es arī gribu ar savu piemēru darīt, ka aizvien vairāk padarīt to par tādu ok lietu, ka ir normāli dejot dabā, ir normāli izpausties tad, kad tev gribās. Tas, protams, iet roku rokā ar tādu cilvēcību pret citiem. Es, protams, neiešu dejot
kaut kur parkā, kur es traucēšu ļoti daudziem cilvēkiem vai kaut kā tā, nu, tā kā tu apzinies tās robežas, bet iešu dejot tur, kur es jutīšos tā, ka es varbūt tajā brīdī, nu, netraucēju tik daudz cilvēkiem. Nu, ja mani tur kāds redz vai iet garā, tas ir ok. Es neiešu varbūt tur dejot, ja tur zīdēnīši visi staigā tur un nezinu pa zālē, nu tā. Jā. Baigi pašais piemērs, man liekas, ka vispār no katra stāsta kaut kādu šitādu var izvilkt ļoti daudz mācības, piemēram, tavs par dejošanu sanāk, tu ej parkā, tev ir impulss izpausties, tev ir impulss. Ko lielākā dara? Ai, nu tas nav pieņemami, nu tā kā, ko es tur tajā parkā viens, jā? Viņi visi impulsi jau ir pazudis, un vienkārši, jo biežāk cilvēki ignorē savu impulsu, jo mazāk viņi vispār viņu dzird. Tas ir pirmais. Tas, ka tu sadzirdēji sevi, un otrakārt, tu uzreiz rīkojies, jā. Sanāk, tu rīkojies, varbūt to sākumā redzi, tev arī bija bišķiņ bail, un tas ir normāli. Es neticu, ka vispār ir kāds, ka, nu, es nezinu, kas var izdarīt jebko un vispār neuztraukties, jo tas ir normāli, ka pirmajās reizēs mēs nekomfortabli. Un šeit ir otrais, ka tu nebaidies no tās sajūtas, ka tu izēj no komforta zonas un parādi sevi, jo tu jūties droši to darīt. Jo es jūtos droši savā ķermenī, sevi, un es zinu, ka, lai kas arī nebūtu, es par sevi pastāvēšu, un es uz sevi varu paļauties. Un tas ir ne tikai par dejošanu, tas ir vispār dzīvē, tas ir tas, kā es izpaužos Instagramā, ka es varu likt tiešām to, ko es jūtu, ko es vēlos, ar ko es vēlos dalīties, un tie ir daudz tādi ievainojumi brīži, tie ir ļoti personīgi, intīmas kaut kādas pieredzes, bet ja es jūtu šo te impulsu, ka es ar savu pieredzi varu, nu galvenokārt, kāpēc es vispār dalos Instagramā, jo es vēlos palīdzēt cilvēkiem, un es ticu, ka ar savu pieredzi es varu parādīt, ka ja es tiku tam cauri, arī tu vari tam tikt cauri, vai līdzīgām kaut kādām pieredzēm, un iedvesmot cilvēkus aizvien vairāk būt patiesiem, jo tad, kad mēs esam patiesāki, mēs varam veidot arī patiesākas draudzības, attiecības. Jā. Jā. Jā, tas ir tas iekšējais balsts, nu, jo tā kā attiecības ar sevi ir jau tā nostiprinājušās, ka jebkurš sliktākais variants situācija, var izvērst pie dejošanas, tu zini, ka tu tiksi ar to galā, ka tu jau uztic. Tas ir otrs, jā. Un tad tu vienkārši to dari un embrace to, un tad, kad tu izēji šim cauri un to izvari, tev stiprinās tā saikne ar savu patiesību, jo tu sevi neesi nodevusi, bet tu paliki uzticīga. Jā, tāpēc tik svarīgi pat mazākie savu impulsu, nu, arī aiziet uz toleti, piemēram, pat laiva laikā, vai var, piemēram, vai tu tā kā nodosi savu ķermeni, vai, nu, protams, atkal ir robežas, ja tu vari paciesties, piemēram, tas ir ok, bet, nu, principā, visu laiku... Nu, tas tikko notika, man spīdēja saule acīs, un es piecēlos aizvēr žalūzijas, jo tas man ir svarīgi šobrīd. Jā, pat, ja varbūt tas bildē šobrīd neizskatījās tik labi. Jā, jo, kad tu liec sevi pirmajā vietā un ciena sevi, savu ķermeni tik ļoti un savus impulsus, ka tu vairs nevari atļauties to ignorēt, jo, nu, tā kā, tas tāpat kā ignorēt draugu, zini, viņš tev zvana vienreiz, nu, tu tur, es tagad nevaru, jā, otrais, trešoreiz, nu, cik ilgi ignorēs, kamēr tas draugs vienkārši, nu, vairs negribēs ar tevīm draudzēties, un tā arī mēs paši. Tā arī. Tas ir svarīgi, un reizēm, ko mēs piemirstam, ka tās svarīgākās attiecības ir mums pašiem ar sevi, un tas iekšējais dialogs, kas skan mūsu galvā, un kā mēs sevi atbalstam, vai tieši otrādi neatbalstam. Tā jā. Tagad man tev jautājums, kur tu savā dzīvē vai kādā pieredzē esi sastapusies ar to, ka ir labi būt autentiskam, kur tu esi ieraudzījis varbūt kaut kāds augļus no šī te procesa, kur tu izvēlies sevi un esi autentiska? Augļi no tā, ka es esmu autentiska. Zini, par šo es varu pateikt to, ka nedrīkst sagaidīt augļus
ka būs autentiski. Šis ir tā, pārbaudījums. Tas pats arī varu pateikt, ka mans viens no lielākajiem izaicinājumiem bija sāk parādīties Instagramā. Nevis vienkārši tur likt storijos ar ēdienu vienreiz nedēļā vai tur ceļojuma bildi, kas tā ļoti pa virspusi. Tas te ko vispār par tevīm nepasaka. Bet pirmo reizi atklāti runājušiem storijiem, pasakot, es esmu šeit, tagad es dalīšos, es reāli tur pusnakti negulēju, un man likās briesmas, kā bija galvā visu laiku tās vīzijas, ka cilvēki manu aprunā. Tā kā šausmīgi visu laiku domā, tie padomās tu un tas un kas es esmu, un tās bailes dažreiz var tik ļoti pārņemt tevi un bloķēt, bet, man vienkārši bija, liela motivācija, ka es biju pieskārusies tam savam sirds balsī, un es nevarēju, es vairs tā kā, man kaut kāda ir iešēja pašdisciplīna, es nevaru nodot sevi. Visas tajā brīdī to sapratu, un ja es savu apsolīju, es to daru, bija tāda stipra enerģija. Un es sāku rādīties Instagramā, un it kā sākumā bija liels atbalsts kaut kādā mērā, un, bet jau drīz tas pirmais hypes bišķiņ sazemējās, un es sāku mazāk just kaut kādu atgriezenisko saiti vai augļus, kaut arī tie bija, bet bieži vien mēs sākam parādīties autentiski, cilvēki mūs nesapratīs. Mūs nesapratīs, un mēs paši vēl nebūsim tik pārliecinoši savā autentiskumā, ka mēs netik pārliecinoši runājam. Jo tā enerģija jau jūtama, tas vēl nedroši, tas ir jūtams, tas ir fantastiski, ka tu to dari, bet atslēga ir tajā, ka tu turpini darīt, pat tad, kad nav tās atgriezniskās saites un to augļu. Un tie augļi parādās tad, kad tu jau vairs viņus nesagaidi. Tā kā tas bija, piemēram, tas viens mans izaicinājums parādīties Instagramā, kas man pavēra ļoti daudz ko, sākot no jaunām draudzībām, jo caur Instagram sāku veidot kā tādu komūnu. Tad sāku veidot pasākumus. Ar Instagram es ļoti daudz varēju pētīt sevi, analizēt, kādas man ir sajūtas, izliekot to, kuros brīžos es jūtu, ka mani tur kaut ko par manīm padomās, kur ir tie brīži, kur ir tie triggeri. Ļoti lielā tāda kā terapija tā priekš manis ir bijusi. Protams, jauna iespēju atrašana. Un tas, ka es sapratu, ka es mēģināšu tik daudz ko, jo es sāku justies droši Instagramā, es sāku veidot tur sieviešu apļus, tad kaut kāds accountability grupiņas, dažādas produktus piedāvāt, radošā vide. Jā, un tie augļi, viņi ar laiku tā tikai piepulsojas. Bet mēģināšu atcerēties vēl kaut kādu piemēru. Varbūt ne no tā. Man ļoti norezonē tas, ko tu teici par šīm te draudzībām, jo es daudzus gadus draudzējos ar cilvēkiem un centos ļoti viņiem izplatīt atbilst viņu ekspektācijām, jo man bija licies, ka tad, kad es tā kā būšu tāda, kādu viņi grib mani redzēt, tad viņi ar mani draudzēsies. Tā pa lielam arī bija, viņi ar mani draudzējās, bet es tik ļoti sāku nogurt no tā, ka man ir jāizliekas par to, kas es neesmu, ka man ir jādara tās lietas, kuras es nevēlos darīt. Tas pats, piemēram, lietot alkoholu vai smēķēt vai vēl kaut ko tikai tāpēc, lai iejustos, kaut gan es to pati sevī neesmu gribējusi darīt. Un tad tagad, kad es aizvien vairāk esmu autentiska gan online vidē, gan offline vidē, manā dzīvē ienāk cilvēki, kas mani pieņem un kas vēlās draudzēties ar manu īsto versiju, ar manu autentisko versiju. Un tas ir tik skaisti, jo tu saproti, ka pat tad, kad es esmu īsta un patiesa, es cilvēkiem varu patikt, cilvēki mani var mīlēt, cilvēki var gribēt ar mani draudzēties, sadarboties. Un tā ir ļoti, ļoti skaista sajūta, jo tu saproti, ka tevi mīl, jo tu esi, ne jau tāpēc, ka tev ir jābūt kaut kādam priekš kaut kā, jā, vai kaut kādām tām ekspektācijām jāatbilst.
Un priekš manis tā bija ļoti, ļoti liela brīvība un tāda tiešām tāda releasing, tāda atbrīvošanās no visa tā liekā, no tām maskām, no tā, kādai man ir jābūt, vai kā man ir jāizskatās, vai kā man ir jāuzvedās. Un aicināt un veidot šīs saiknes ar cilvēkiem no sirds, patiesi no sirds. Un pieņemt līdz ar to ir daudz vieglāk arī viņu patiesajā būtībā. Jā. Man agrāk arī bija tas stāsts, ka es vienmēr gribēju draudzēties ar tādiem krutākiem cilvēkiem klasē vai universitātē. Un tad vienu brīdi es arī draudzējos līdz, nu jā, es tā kā vienkārši, ko es gribēju, bet apskatu, ka kaut kas tur nav, jo tas intentions, ka tu draudzēs nevis no tādas kā patiesības, mīlestības un tādas, nu, tiešām draudzības saiknes, bet gan izvedar kaut kādu statusu atkal, lai būtu tajā maskā. Jā. Un manas patiesās draudzības arī sāka, kad es, principā, kad es izgāju Instagramā, jo ar to, principā, arī vienkārši sākās. Tā sakrita mans tas autentiskais ceļš. Un es tikos tādu ļoti ievainojumu momentu ar sevi rādīju publiskā vidē, un tie cilvēki skatījās, viņi man redzēja tādu, kāda es esmu, un tad, kad viņi man tā ieraudzīja, tad mēs, sākām dabiski pievilkties, jo bija tāds stāsts, ka bija meitenes, ar kurām mēs, tā kā pazinām, bet īsti nekad nerunājām, kaut arī bijām vienā kursā. Un tad, kad es izgāju no sava tāda spirituālā skapja un paziņoju visiem, ka es tur meditēju, un tas viss patīk, parādījās tik daudz cilvēku, man rakstīja, es arī to daru, un tik vispār amazing, ka tu to stāsti pasaulē, jo tas, es arī tā jūties, ka grūti par to atvērties, un tik interesanti, kā cilvēki pavilkās uz to, ka es atvēros un tik daudziem norezinēju, kad mēs sākām tur iet uz kādiem, vai viņi sāk pievienoties manās programmās, jo ļoti rezonē tā patiesība, patiesums, kurā es iegāju, un tad no tās vietas mēs sākām veidot draudzības. Jā, un tas, ko tu saki, ka ļoti, ļoti cilvēkiem norezonē, viņi tiek iedvesmoti, jo viņiem ir tāds, wow, ja viņa var brīvi šādi izpausties, tad varbūt es arī varu, ja parādās šī ziņkārība sākotnēji, un pēc tam jau, kad mēs speram soļus, mēs arī apzināmies, wow, cik tas ir forši būt sev, un cik tas ir droši patiesībā. Jā. Un tik fantastiski, ka tās draudzības tiešām mainās tagad, un vēl joprojām, un viņas kļūst arvien intīmākas un dzīvākas. Tā kā tas ir viens no tiem lielākiem iegūmiem. Es kaut kad analizēju savas divas sfēras, un attiecību sfēra man ir pati stiprākā šobrīd. Un tas tā ir lielākā vērtība priekš manis, jo, ja būtu viss, bet nebūtu cilvēki, nebūtu nekas. Un atkal, principā, savi cilvēki, tad tas ir viss, kas nepietiek. Jā, absolūti. Un to, ko es arī pavisam tā nesen apzinājos vēl tādā lielā dziļumā, ka ir tik forši, ka tev ir apkārt cilvēki, ar kuriem tu patiesi vari dalīt savu prieku. Un man liekas, ka tas notiek tad, kad mēs esam patiesi pret sevi, un mums apkārt ir cilvēki, kuri arī pieņem mūs tādus, kādus mēs esam, un līdz ar to viņi var patiesi priecāties par tevi un tavu prieku un taviem sasniegumiem. Un ir ļoti skaisti, kad apkārt ir šādi cilvēki, ar kuriem to dalīt. Jā. Zini, kā es domāju, tā kā mums jau te laiks iet uz beigām, varbūt mēs nepaspējām pateikt, man liekas, no viss tā, ko mēs varētu, mums te bija pierakstiņi, bet varbūt tu vari apkopot no sevis, to, ko mēs šodien runājām, vai vēl pielikt to atbildi uz jautājumu, tad kā dzīvot savā patiesībā? Lai dzīvotu savā patiesībā, es teiktu, ka sākotnēji tev ir jāapzinās viss tas, kas tu neesi. Viss tas, kas ir šie te meli tavā dzīvē, kas ir tās maskas. Tad otrais solis, es teiktu, ka ir darbs, lai šīs maskas no sevis novilktu.
Un tad, kad mēs šīs maskas novelkam, tad ir šis stāsts, ka mēs sākam dzirdēt sevi, mēs sākam dzirdēt savu intuīciju, un mēs sākam apzināties, kas tad es esmu, kas ir manas vērtības, kas ir manas kaut kādas pārliecības, pēc kurām es gribu dzīvot šajā pasaulē, kas ir tā drošība, kas man ir vajadzīga, lai es varētu brīvi izpausties. Un apzinoties jau visu šīs te komponentes, sākt autentiski izpausties gan sabiedrībā, gan online, gan offline, nu, teiksim tā, kur vien tu vēlies, bet lai katru reizi, kad tu izej ārā pa savām mājas durvīm, tu neaizmirsti sevi tur, bet ņem sevi līdzi. Jā. Jā, tas tāds ikdienas darbs vispār. Jā, ko es gribu pateikt, ka tu izvēlies iet savu autentisko ceļu, tā ir ikdienas izvēle, ik mirkli izvēlēties sevi un dzirdēt sevi. Dzirdēt sevi un darīt to, ko tu dzirdi. Darīt vēl spilgtāk un skaļāk un nepadoties, ka tu nejūti atgrieznisko saiti un vienkārši iet uz priekšu, jo tu to dari nevis priekš tiem, nedēļ kaut kādu labumu, bet tu dari to priekš sevis, jo man liekas, viss skaistākais šajā dzīvē ir pieredzēt sevi 100% maksimumā un atvērt tos sevis dziļumus, jo dziļumi, kas ir riktīgi paslēpušies aiz prāta ilūzijām. Un vienkārši mūsu misija, arī mana misija, gan sev atvērt, gan arī palīdzēt citiem cilvēkiem atvērt to sevi dziļumu, un ka patiesībā visas atbildes ir tevī. Tu vari negaidīt atbildi, tu pajautā atvērtai savai sirdī, un tā iedos tev atbildi. Un tas ir tik fascinējoši, ka mēs esam labāk kā enciklopēdijas un kā Google, man liekas. Superīgi. Jā, tieši tā. Un tad, kad tu dzirdi to iekšējo balsi, viņa sāk kalpot kā tāds kompass, kā virziena rādītājs. Un ir daudz vienkāršāk dzīvot, jo tu spēj atsijāt to, kas tu neesi, tas, ko tu nevēlies darīt, un daudz drosmīgāk un mērķiecīgāk iet tajā virzienā, kur tu jūti šo te saskaņu ar sevi. Jā. Tā, pirms mēs pasakam jums to kodiņu, lai saņemtu PDF failu, kas jums palīdzēs, varbūt tas būs jūsu pirmais solis vai jau kāds secīgs solis, lai iedzinātos sevi savā patiesībā. Gribās jums piedāvāt atnākt arī uz mūsu branču, kas būs jau šo svētdienu, kur mēs padziļinātāk iesim šajā tēmā. Un ne tikai šajā tēmā, bet mēs būsim kopā ar citiem cilvēkiem. Kā jau teicu, cilvēki ir mūsu lielākā dzīves vērtība, un būt tādā vidē, kur ir līdzīgi domājušie cilvēki, kuriem arī interesē kaut kas vairāk, un dzīvot nevis kaut kādu dzīvi ar kaut citu mērķiem, bet savu dzīvi ar autentiskiem mērķiem. Un tur mēs varēsim gan paspoguļot viens otru, gan būs tehnikas, ko mēs vakar jau saplānojām ar Lauru. Esmu riktīgi excited, kā tas viss sanāks. Tā kā šo svētdienu 12. Foršākajā vegāniskajā vietā Cozy Eats, tā kā uzrakstiet mums, ir vēl 2 vietas palikušas. Un tie, kas gribēs iet vēl padziļinātāk šajā tēmā, mēs atklāsim nedaudz par to, kā mums ar Lauru arī taps vesela programma par šo, jo par autentiskumu nevar daudz ko saprast, jo tikai pa virspusi, bet mēs iesim riktīgi dziļumā šajā programmā. Tā kā tā, varbūt to. Jā, un arī pat tā runājot tikai par branču vai par vispār šāda veida pasākumiem, pat ja liekas, ka varbūt es vēl neesmu autentisks vai citi jau ir autentiskāki par mani vai kaut kāds tāds domas, atļaujam sevi iesēt šo te ziņkārības sēklu par to, ka kā būtu, ja es aizietu un es pamēģinātu šajā pasākumā būt tāds, kāds es vēlos būt, tāds, kāds es vēlos redzēt sevi kā autentisko versiju, vai aiziet uz turien tāpēc, ka vienkārši es vēlos pavērot, kā citi cilvēki izpaužās un saprast, ka tas ir droši un es arī varu tā izpausties. Tā kā, jā. Es ļoti gaidu šo pasākumu tiešām no sirds un priecāšos, ja kāds vēl nolems arī pievienoties. Jā,
tas būs jau mans 7. brančs, un katru reizi cilvēki aiziet ar vienkārši pilnām lapām ar atziņām un piepildīti un ar jaunām draudzībām, sadarbībām. Un katru reizi tā arī ir izkāpšana no komforta zonu, un tā ir iespēja pierādīt sev, ka es esmu gatavs iet šajā autentiskajā ceļā, iziet no komforta zonas, un man liekas, šis brančs ir tāds ideāls, pierādījums sev. Jā, vai ne tāds pirmais solis, ka es izvēlos sevi. Un pie tam, ka tur apkārt tiešām ir fantastiski cilvēki, starp kuriem tu vari droši spērt šo pirmo soli. Jā. Nu, ko tad mēs sakam kodiņu, lai var dabūt mūsu dāvaniņu? Jā. Tad kodiņš, es nezinu, varbūt arī jāieraksta šeit komentāros. Jā, tātad kodiņš ir droši būt sev. Un, ja tu vēlies saņemt bezmaksas dāvaniņu, kurā ir apkopoti dažādi vērtīgi rīki un paškočinga jautājumi, lai tu vēl vairāk sajustu sevi, tad droši rakstīji šos 3 vārdiņus man vai Samantai direct message'os, personīgajās ziņās, latviskojot. un mēs tev nosūtīsim šo PDF failiņu. Kā arī, ja ir kaut kādi jautājumi par branču, vai varbūt ir kādas lietas, ko gribās pārunāt, dzirdot šo sarunu, tad es esmu atvērta. Arī. Jā. Nu ko, varbūt tev ir kaut kādi pēdējie noslēguma vārdi, Samanta? Kaut kas, ko tev vēl gribās pateikt? Patiesībā, nē. Ārē, kur Ilviņa raksta. Paldies, klausījies mūsu. Gribās vienkārši pateikt, ka es šobrīd jūtos riktīgi foršā, autentiskā enerģijā. Man prieks bija parunāties ar tevi, jo es varu neslēpties, es kaut kā es varu būt es pati. Un tā ir ļoti patīkama sajūta, ka pēc arī live sarunas tu neizēji tādā stresā, domā, ko tu pateici, bet es jūtos, ka mēs pateicām foršas lietas, ka ir tāda sajūta, ka bija labi. Jā. Un pat ja arī kaut ko mēs pateicām, nekas, mēs tajā brīdī tā jutāmies, un tā bija mūsu autentiskā versija tajā brīdī. Jā. Un ir droši būt sevi, droši arī pateikt kaut ko tādu, ko varbūt pēc laika atskatoties, tu saproti. Varbūt šoreiz teikt citādāk, bet šoreiz mēs sakam no sirds un sakam tā, kā mēs jūtam. Tāpēc man arī ir labs sajūta. Superīgi. Un paldies arī tev, jo arī tavā klātbūtnē es jūtos ļoti droši būt sev pašai. Tā kā paldies tev par to. Superīgi. Paldies visiem, kas klausījās, un tad tiekamies brančā mūsu vai vēl kādā pasākumā. Jā. Čau! Čau!